Įsalaižūcīs meitas, ko vasaras pučeitas. Įsalaižūcīs meitas, ko vasaras pučeitas. Nicīs meišu izcīdoti, ni pučeišu izlasīt. Nicīs meišu izcīdoti, ni pučeišu izlasīt. Cīs meitami daudzi vordu, pučeitami daudzi zīt. Cīs meitami daudzi vordu, pučeitami daudzi zīt. Savā 35 gadu vecumā beidzot var ievilkt ķeksīti pretī uzdevumam, ko paveicis šķiet turpat vai ik viens latvietis. Pirmo reizi piedalījos dziesmu un deju svētkos. Esmu žurnālists Dīvs Reiznieks. Brīvajā laikā Dīvs Zīle. Kad dejojam TDA Zīle, uzvārds mums visiem viens. Un tā nu mēģinājumos, vēl pirms stadionā sanāca publika, pieķēra sev pie domas, kā ar lielāko aizrautību dejoju tieši Latgales dejas. Gadu iepriekš devos savā pirmajā nopietnajā ceļojumā uz šo Latvijas daļu. Un nu jūtu, ka gribu redzēt vēl. Gribu vēl satikt turienes ļaudis, dzirdēt viņu iedvesmas stāstus. Jo labi zinu, ka skatāmā vēl daudz. Gribu vēlreiz tā kārtīgi izdzīvot Latgali. Man šķiet, ka ir laiks atgriezties Latgalē. Šoreiz sev par ceļbiedri esmu lūdzis latgalieti Sandru Stari, folkloras draugu kopas Vīteri vadītāju, kuri iepazinu pagājušajā gadā Rēzeknē. Viņi satikšot mani jau uz Latgales robežas. Taču jāsaka, ir, viss sākās negluži kā plānots. Čau, Sandra! Čau! Kur tu esi? Es esmu uz robežas, gaidu tevi. Es tevi gaidu, tur, kur norunājām. Nē, tevis te nav. Jēkabpili redzu, Krustpili redzu, Daugavu redzu. Visādas sievietes redzu, tevi neredzu. Dīv, es tevi gaidu pie Aiviekstes. Kāda Aivieksta? Šeit ir Latgales robeža. Nu, vasals! Vasals! Nu, kur tu beji? Nu, kur es biju? Tur, kur runājām, uz Latgales robežas. Nu, šeit taču ir robeža. Re, kur tā ir Daugava, Jā. aiz Daugavas ir Zemgale. Labi. Tā ir Aiviekste. Jā. Un tur ir kas? Vidzeme. Vidzeme. Un šeit ir? Un šeit sākas Latgale. Jauni puiši siemi zergi, pajem mane vazenoti. Jauni puiši siemi zergi, pajem mane vazenoti. Pavaduški
gabaleņu, prasa zelta sudabreņa, paveduški gabaleņu, prasa zelta sudabreņa. Jā, bet kā tu mums šitais misēglis sanāca? Nu, nezinu, Dīva, es domāju, ka tas tev notika tāpēc, ka tu esi rīdzinieks. Un rīdziniekiem liekas, ka Jēkabpils jau ir Latgale. Krustpilieši un Jēkabpilieši ir atšķirība. Nu, jā, bet putra tur ir, vai ne? Man liekas, ka mums vislabāk būtu aizbraukt līdz tai Jēkabpilī un Krustpilī un pajautāt, ko tad tie vietējie domā, ne? Noteikti. Nākošais mērķis – Krustpils. Es atgriežos Krustpilī un Jēkabpilī. Kādā valodā tu ikdienā runā? Es ikdienā runāju latviski, bet tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks man priekšā. Tātad, ja mums cilvēks runās latgaliski, tu runās latgaliski, un es mēģināšu saprast. Labi. Un ja es nesapratīšu, tu man palīdzēsi? Nu, iztulkošu. Nu labi, skatīsimies, kā tur būs. Sveiki! Labadīna! Laba! Sveicināti. Līdzīns. Gribējām zināt, kur tā Latgala sākas. Jūs zinot? Latgala sokās tur, kur esam mēs. Es domāju, tikpat labi arī Reigā var iesot. Tad šī ir jaunā baznīca. Šī ir visjaunākā Jēkabpilī, bet nes Krustpils vārdu. Aha. Mistērijas turpinās. Es, protams, saprotu, ka tu gribi dzirdēt no maniem, kur sokās tīši. Bet tāpēc es gribu sacīt, ja ir visur tī latgalīši. Un, protams, Krustpils, nu, teiksim, te ģeogrāfiski, ģeopolitiski, nu, varam mēs nolikt to punktu. Es domāju, ka tu esi atbraucis pirmajā pilsātā Latgalī. Ja tu neesi robežā, bet tu esi vortums. Latgales vēsturi studējošais priesteris Viktors Naglis mūs pārliecināja ar dažādiem argumentiem. Tā skaitā iepazīstinot ar vietējiem zemesargiem. Zemesardzes otrais novads, kas ir tīdaruši tīt Latgales. Nu, jā. Kas man bija nadzēvot, timā meža maleņā, kas man bija nadzēvot, timā meža maleņā, loči grilda brīžimo, lopsavogu noeci, lopsavogu noeci. Taču pie Krustpils pils ieraugam ko tādu, kas visu iegūto pārliecību jau atkal pamatīgi iedragā. Kas tas tāds ir? Zemgale. Viktor! Viktor, pats atved uz šajieni? Nu? Zemgale izrādās. Nu, kā sacīt, jāsaka, es teikšu, tas ir tāds ļoti postpadomisks domāšanās veids. Es pats esmu pārsteigts Zemgale. Nē, nu, lai viņi tā ar domā. Latvija turismu. Man liekas, ka jāsauc zemesargi jāceļ ārā, da šitais tie ir. Jā, jo viņi tomēr pieder pie Latgales. Tā. Šo nefilmē. Vienam šeit ir jāstāv katrā ziņā, jā? Labi. Tātad tik tālu skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Visdrošāk laikam būs, ja brauksim tālāk, uz Līvāniem. Tagad kino atpūta. Paldies! Kad beidzot esam galamērķī, saprotam, kādēļ nācās nedaudz maldīties. No kinoteātra vairs palikusi tikai vecā izkārtne, taču pēc ilgāka pamiruma laika dzīvība te atgriezusies. Par to parūpējusies saudabīga draugu grupa, kuras centrā mākslinieks dizainers Raimonds Vindulis. Viņš apņēmies kultūras dzīvi te pacelt jaunā līmenī. Tepat arī florbola treneris Dmitrijs Misikevičs, kurš ieviesis šo sporta veidu dzimtajā Ukrainā, nu pārcēlies uz sievas dzimto Latviju.
atverot dizaina preču bodīti, kas solās būt tikai pirmais solis jaunās kultūras telpas izveidē. Galgolā vīri te grib atgriezt arī kino skatīšanās tradīciju. Ģimam jau padomā pirmā filma, ko rādīt. Katra filma tagad uzņemta arī pa basketbolistiem. Sapņu komanda. Sapņu Latgali. Es arī biju ar saviem puikiem, es arī sportists biju saviem puikiem uz to filmu. Un, es neesmu pats latvietis, bet, kad noskaties, man 3 reizes gribēju tā apraudēties. Skatoties šo filmu, obligāti jāsavāc jauniešus un uztaisīt atgrieznisko saiti. Ja? Pastāstīt, kas viņu motivēja toreiz darīt. Nebija nekāda atbalsta, ne no valdības, ne no ko, bet kaut kam ticot, viņi aizgāja un padarīja Latviju tādu zināmu, ja? Un sasniedza labus rezultātus. Un es domāju, ka, ja mēs gribētu Latgales tā kaut kā atzināt, tad tāda filma ļoti labi būtu. Tieši izvedu to jauniešiem patriotismu un cilvēkiem, ka necerēt tikai uz valdību, necerēt uz kaut kādu atbalstu, bet pašiem kaut ko darīt un sasniegt tos rezultātus. Raimons Vindulis ilgus gadus dzīvoja Rīgā, taču pēc privātas traģēdijas, atgriezies dzimtajos Līvānos, viņš saprata, ka nekur prom vairs negrib braukt. Ja arī kādam ir doma tur kaut ko sasniegt, kaut ko izdarīt, kaut ko paliekošu atstāt, tad jau šeit tās iespējas patiesībā ir lielākas nekā tu tur izšķīsti kaut kur lielās masās. Patiesībā šeit ir daudz interesantāk nekā Rīgā, un to arī apliecina visi mani draugi, kas atbrauc uz šejieni un vienkārši priecājās, jo patiesībā mūsdienu iespējas jau pieļauj komunicēt, strādāt pa visu pasauli. Tas jau, ka Līvāna, tas nenozīmē, ka tas ir pasaules gals, jā. Viena vieta ir pie amatniecības centra, tā interesanti, tur ir Daugava tāda, un otrā pusē govis ganās lauks, jā, tas ir tādā pusē, jā, un tad, kad ir vasara karsts, tad viņas sabrien līdz kaklam ūdenī, un tāds bars tur stāv, un izstāsta, ka Indijā, jā, un tad mums vēl tāds lozungs bija, varbūt viņi kādreiz var kaut kur tā palaist gaisā, ka Līvānos ir labākā Indijā. Aha, ja jau pats par saukļiem ierunājās, jāizmanto brīdis. Gribam, lai Raimons pamēģina radīt ko līdzīgu mūsdienu Latgales logotipā. Kāda ir tā 21. gadsimta Latgale? Es jums varētu attēlot Līvānus. Labi. Tas ir atslēgas caurums. Tas ir Līvāna, Čaculs, Baltpils. 21. gadsimts? Jā. Atslēgas caurumi gan mēdz būt visai viltīga padarīšana. Caur tiem reti, kad ieraugām pilna aina. Tā arī šoreiz Sandra man sasolījusi tikšanos ar centīgiem zemniekiem, bet redzu es tikai graustus un latvāņus. Bet, ja viens redz postažu, tas nenozīmē, ka cits turpat nevarētu saskatīt iespēju. Tieši tas attiecināms uz Knipu ģimeni. Viņi pēc 5 gadu saimniekošanas Guntera dzimtajā Vācijā pārcēlušies uz Vinetas tēva zemi Latgalē un uzņēmušies savest kārtībā savulaik bagāta kolhoza teritoriju. Kādreiz te bija liels un varens un bagāts kolhozs. Es vienkārši iedomājos sevi, es ieraudzīju šito visu, es domāju, nē, braucam projām. Ko teica jūsu draugi un radi? Tā teica mana māsa, viņa man ilgi lamāja. Bet mēs tikam tā, kaut kur mani fascinēja un kaut kur man bija žēl, ka tas viss tā vienkārši sagrūst un sairst un ka paliek vienkārši grausti. Weil hier in dem Komplex irgendwo Potenzial ist, wo man was machen kann. Viņam likās, ka no tiem... Als ich das erste Mal hier war, haben die Ställe mir direkt gefallen. Mans kungs saka, ka viņam likās, ka tajās kūtīs ir vēl kaut kāds potenciāls, ka no tā visa vēl kaut ko var saglābt un arī kaut ko vēl uztaisīt. Jūs šeit esat 4 gadus tagad sanāk, ja? Jā. Vai viņam tā vēl aizvien šķiet? Viņš meint wieder mal mehr. Viņam arvien vairāk liekas, ka te kaut kas varētu būt. Nepārprotiet, šie nav bagātās Eiropas miljonāri. Tādi pat zemnieki kā pārējie.
Aktīvi raksta projektus, lai ar Eiropas fondu atbalstu iegādātos tehniku, no platību maksājumiem neatsakās. Un svarīgākais – smagi strādā. Galvenokārt tikai ar pašu rokām vien. Tie, kuri te bijuši pirms gadiem 5, progresu sauc par vienkārši pārsteidzošu. Ir sestdiena tāda pati kā svētdiena, un svētdiena tāda pati kā pirmdiena, jā, un šo tad liekas, tu dari, bet vakarā tu nezini, ko tu visu dienu esi darījis, un tā darba nākošajā dienā ir vēl vairāk. Nu, tad ir dažreiz tā, ka, bet ne, uz Vāciju man nekad nav gribējies atpakaļ. Nu, es esmu mājās. Ka vienalga, kurā debesis pusē mēs esam, vienmēr ir jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu. Četru gadu laikā bioloģiskā zemnieku saimniecība ķimenes attīstījusies. Mēslu kaudzes, kuras te radās, kad bijusī ferma kļuva par apkārtnes neoficiālo izgāstuvi, pazudušas, kūts, no kuras pāri palicis gandrīz vairs nekas nebija, nu pārveidot par dzīvojamo māju, bet latvāņu apkarošanai dabūt kārtīgi palīgi – bariņš aitu. Tie ir staigājošie zāles pļāvēji. Es nopļauju tikai to, ko viņas nenopļauju. Pavasarī, tad, kad viņi tā ļoti strauji aug, protams, tāds maziņš bariņš aitiņi nespēja visas apēst. Bet, nu, tad, ja viņi kādu reizi apļauj, nu, tad to attālu, to ataugušo, to viņas ļoti veiksmīgi nograuž. Tikmēr ganībās kopumā nu jau saskaitām vairāk kā 80 gaļas lielopi. Sākot saimniekot, tādu bija mazāk par 20. Mums ir gaļas lielopi. Ir krustojumi, ļoti maz ir tīršķirnes lopu, tad tās baltās ir tīršķirnes šarolē govis, bet pārējais ir kaut kas sakrustots. Un ir no angus līdz pat zilajām beļģim iekrustots tais asinīs, tā kā raibi rūtainais ganāmpulks tas ir. Kādā valodā tās govis runā? Tad, kad sāc runāt, nu tad viņa zina, ka tu esi tas īstais un savējais. Goķas, goķas, goķas! Gotas, 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 gotas! Latgalē, nu, iespējas augt un attīstīties un kaut ko jaunu izdarīt un izveidot ir lielākas nekā kaut kādā Vācijā, kur jau viss ir, nu, tur jau ir viss gatavs un ir grūti iesprāsties jau tajā esošajā tirgu, atrast kaut kādu tirgus nišu, kas vēl kaut ko jaunu. Latgalē vajag tikai idejas un vajag darbu, nu, protams, arī naudu drusciņu. Nu, ko jānovēlā jums būtu pēc 5 gadiem 800 govis? Vai, tad jau nebūs laika ar televīziju apkārt staigāt. Klausies, ko mēs šitādā lietā darīsim? Tu zini, mēs varētu kādas galda spēles uzspēlēt. Es zinu vienu cilvēku, kas mums ražo galda spēles. Neba latgaliski vēl pasaka. Arī latgaliski. Tiešām? Jā. Spēlēs latgaliski. Mēģināsim, jāmēģina. Nu, ejam. Par mūsu spēļu biedru piekritis būt Andris Meijers, kurš te Rēzeknē galda spēles darina jau 20 gadus. Es dzelteno. Man būs zaļais. Jā. Bet klausies, tiešām latgaliski galda spēles? Te jau tikai cipari. Bet ir tie spēles varoņi. Aha. Ir tie kačalāns. Kas? Kačalāns latgaliski. Kaķis? Spēļot cirka dažādos kompanijos. Es redzēju, nu, šeit Latgalī, redzēju, ka bārņi spēlēja, i tāpat runāja savā starpā latgaliski, i tā ir runāja, tiku iz kozu. Es padomāju, nu, lai ir takie cilvēki runāja. Te var visu paskaitāt. Rūņas ar bumbuļi. Kas tā bija? Boba? Nē, tā bija... Mārga. Mārga. Kāda atšķirības ar bobu un mārgu? Boba ir drusku vacoka. Šī jaunā ir tāda mārga, ja? Jaunā ir mārga. Nu, met mārga. 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 Labi, met mārga.
Vo mērkaķis. Nav mērkaķis izlasīt. Tūlīt es pateikšu. Nopsis korts. Vo nopsis korts. Zini, man tas latgaliešu cirks patiesībā nemaz tā īpaši nepatīk, es tā teikšu. Es labāk to latviešu cirku. Jums ir latviešu cirks? И латвийшу. Latviešu cirks jau? Да. Vajadzētu latviešu cirku И dabūt. Žemaiču ir valodā, и Lietuviešu. Ja? И Žemaiču arī ir cirks. Tas ir arī savā ziņā interesanti, ka bērniem var spēlēt latgaliski un viņiem nav... Viņi tiek pat iedrošināti, ka latgaliski mierīgi to var spēlēt un runāt, vai ne? Ka tas nav nekas, par ko kaunēties vai tam līdzīgi. Pareizi? Nu, jau jūs abi esat finiša taisnē, es vēl aizvien pie zirga pakaļas. Kā tad ir vienam mazam uzņēmējam Latgalē? Nav viegli, no kas strādāt, to kaut kas būs jau pīstrādot. Jā. Kā jums ies ar Latgalē? Tā kā koza iz trepu šitā vai ļovs iz trepu šitā? Kā jums ies Latgalē? Pamazam ies uz augšu, pamazam. Jā. Tā tad gaļietis iz trepu. Mūsu nākošā pieturvieta Briežu ciems Balvu novadā, kur par savām mājām sauc kādu 500 ļaudis. Uz sludinājumu stabiem cilvēkiem uzvārdi nav jāraksta. Te visi viens otru acīm redzami vārdā zina. Zitas, tā, pieteikties pie Zitas saucamā vai pie Silvijas? Nekādu uzvārdu. Super! Pilnīgi noteikti ik viens te pazīst vietējās pamatskolas skolotāju Silviju Ločmeli, kur par savu misiju uzņēmusies dažādu fondu naudas apguvi un piesaistīšanu Briežu ciemam. Pirmkārt jau tās pamatskolai. Lai gan esam maza lauku skola, esam skola ar pluszīmju, jo mēs arī paši sev pelnām naudu. Kā lūdzu? Skola sev pelna naudiņu ar projektiem, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu gan skolēniem, gan arī vietējie iedzīvotāji varētu iesaistīties skolas dzīvē. Līdz ar to te ne tikai nav slēgta skola, kurā mācības šogad uzsāka vien 3 pirmklasnieki, tā augusi, kļūstot par izglītības centru gan maziem, gan lieliem. Un tā nu vietējie seniori izglītojas datorlietās, bērni pavada vasaru apmaksātās nometnēs, bet pieaugušie izglītojušies amatniecības lietās un savus gara darbus nu jau tirgo speciāli izveidotā interneta veikalā Orūdi LV, kas arī tapusi par kādu projektu naudu. Ja es dzīvoju laukos, tas nenozīmē, ka man pienākas mazāk nekā tiem, kuri dzīvo lielās pilsētās. Mēs neesam nekāds guļam rajons, kur žēlos, ka viņiem ir slikti, mēs darām paši. Iespējams, tieši Briežu ciemā valdošā attieksme pret dzīvi pirms gadiem 3 vietējiem puišiem lika sanākt kopā un uzsākt ielu vingrošanas pamatu apgūšanu. Nu, Silvija viņus dēvē par vienu no vietējiem lepnumiem, kam ar prieku palīdzējusi rakstot kārtējo projektu un piesaistot līdzekļus ielu vingrošanas laukuma atjaunošanai, kā arī jaunu iekārtu izgatavošanai. Šitais tas jūsu jaunais laukums? Viņš vēl nav pabeigts. Tapšanas stadijā? Kas ir tad pats jaunākais uzlikts? Iztikas ir atjaunotas. Atjaunotas? Jā, un ir iekštelpas stieņas, bet viņš žūst. Šeit būs pievilkšanās stieņi un vēl atspiešanās pret zemi. Un arī preses soliņš daudz. Kā te jums tā ielu vingrošana līdz jums te atnāca? Nu, kā sākumā redzējām tajos zelta talantos, tā arī kaut kā paši mēģinājām, tā arī savācās visi. Viens otrs parādīja trikus un tā. Atradās viens aktīvists, kurš sāka vākt kopā pārēju. Nu, pagad trikus, nu, parādīs mums ar kādus trikus. Ja? Kad puiši, kur te ir vecumā no 7 līdz pat 20 gadiem, sāk izrādīt, kā satrenējušies šo dažu gadu laikā, ātri kļūst skaidrs, ka atbalsts ir bijis patiesi pelnīts. Tad plāni nākotnē? Nu, paveiksim stieņus un taisīsim treniņus, lai mūsu bariņš paliek lielāks. Šeit mēs esam visi vienoti. Mēs otram piepalīdzam. Roka iet uz kājas atbalstā. Tā, pagaidi, šitā? Jā. Nē, jau šitā roka. Jā. Šitā man sāp, ka es viņus kaut kā šitā sagriežu. Nu labi, no šitā. Un atspiesties. Ok, labi, pārāk dziļi. Nē, tu komentē. Labi, es tā sākumā tā maz. Nu, es vēl patrēnēšos, Džeki, nākamajā vasarā.
Izslēdz kameru, Johēdī. Sagādājis jautrus brīžus brieža ciema briežiem, varam doties tālāk. Skaidrs, ka šie čaļi dzīvē nepazudīs. Izmantojot iespēju, nākošo ceļmērķi izvēlos es. Ceru, beidzot uz man drošāku vietu. Varbūt šoreiz kāds izaicinājums sagaida Sandru. Klausies, tagad mēs braucam uz Kārsavu. Tur esot vienu studentu, kas studē Ziemeļvalstīs, bet jau esot iesniegus projektu, kurš esot apstiprināts, un taisīšot kādu modes salonu, kaut ko tādu, jā. Labākais ir tas, ka mēs viņu noķersim pēdējā brīdī, pirms viņa atgriežas, lai noslēgtu studijas. Viņi jau kravājot somas. Mūsu ceļš no Briežu ciemu uz Kārsavu ved pa tikko pabeigt šoseju, dažbrīd vien pāris 100 metru no robežas ar Krieviju. Ja Latvijā jauns, jau pa gabalu pamanāms robežsarga tornis, no kura uz mums noraugās nemazāk cītīgi kā mēs uz viņiem, tad Krieviem tornis izskatās krietni senāks. Toties labāk integrējies koku lapotnē un līdz ar to grūtāk pamanāms. Gunta Nagle maskēties gan nedomā. Viņai ir ar ko lepoties. Ieguvusi finansiālu atbalstu lauku attīstības programmas ietveros, darbnīcas logā var līmēt sava jaunā uzņēmuma logo. Atlicis vēl tikai pēdējais mācību semestris, un durvis tiks vērtas apmeklētājiem. Drēbju, baķi un tehnika, kas iepirkta par saņemto finansiālo atbalstu, jau gaida, kad ķersies tiem klāt. Šis ir tas, ko es visvairāk gaidīju. Gludināšanās aparāts man saucamais. Studējot modes lietas Dānijā, Gunta droši zina divas lietas. Pēc studiju beigām noteikti atgriezīsies Latvijā. Un vienmēr būs cilvēki, kurus izbrīnīs šāds lēmums. Vieni un tie paši cilvēki katru reizi prasa vienu to pašu jautājumu. Varbūt tu paliksi, tur taču tik labi, tur taču tik lielāka alga, un tu vari savā sfērā darboties, un tā un tā. Nē, es tur nepalikšu. Jā, es tur varu nopelnīt arī tagad, kā students, labu naudu. Arī savā sfērā varu strādāt, bet, nezinu, vai tur ir tā nauda, visa tā laime. Negribu es tā. Tas, ko Gunta grib, ir radīt sieviešu apģērba līniju par pieņemamām cenām un iziet ar to tālu aiz Kārsavas robežām. Ir jau arī tādi, kas saka man, ka, tev tas neies, un visi uzreiz domā, ka es tikai tā, ka, teiksim, par manu pašu šo salonu. Viņi domā, ka tas tikai, ka es atgriezos, es ieciklēšos, un tagad, strādāšu tikai šeit Kārsavā, un nekur varbūt tālāk to produkciju nevirzīšu. Viņam uzreiz rodas tāda doma, ka kur tad tev būs pirktspēja, mūsu mazajā Kārsaviņā. Nē, vienkārši vajag skatīties drusku plašāk. Nav jau tikai Kārsavā. Aiz Kārsavas ir arī citas pilsētas, un ar citām ir atkal citas. Nav nozīmēs, kur tu atrodies. Ir tas, kā tu virsi savu to uzņēmumu. Bet, lai saprastu, kādēļ Gunta ir tik apņēmības pilna savus varenos plānus īstenot tieši Latgales mazpilsētā, viņa mūs aicina līdzi uz mājām, kur Guntas dzimta dzīvo jau 5. paudzē. Ko tev tik daudz kartupeļu? Tāpēc, ka es viņus vedīšu līdz uz Dāniju, ka nekur nav tādi kartupeļi kā pie mums. Latvijas garša? Jā. Daudz ko vedīšu. Man būs 3 somas, tikai Latvijas ēdienu. Ja kartupeli vēl var paņemt līdzi, tad ar bērziem ir tā grūtāk. Beidzot, tad arī Gunta atklāja savu lielāko Latgales magnētu. Šī ir tā vieta, kāpēc es gribēju braukt uz mājām. Tieši šie bērzi un šis ceļš. Un katru reizi, kad tu nobrauc no ceļa mājās, nezinu, to grūti izskaidrot. Es nezinu, tie cilvēki, kuriem tā ir, viņi saprot. Viesošanās Guntas mājās vedina ne tikai uz pārdomām. Arī vēders sācis burkstēt. Laiks Latgales garšai. Mēs te vispār izavoktīs, neko vispār attīt nevar. Jau te brauc, nezinu kas, es nezinu, ko tas ir runājusi. I ko man darāt? Ite mūsu pošu nevīna nav sātā, ite noteikti čardzin kas. Staigoju, kur grib, dara, ko grib vispār. Kā es sacīsi, man nav saprašanas, ko jī vispār te grib darāt. Vecais mašinists, izbejs futbolists, Pauļuks Dakšau vecais mašinists. Palīk troki amizants, kod līdoj kā lepējs,
tāds ir mūsu Pauļuks mašinists. Bet atbraukuši mēs te esam, lai melnajā pirtī kūpinātu gaļu. Meistars Ivars Logins te ir pirmo reizi, un tā vien izskatās, ka sarunājas pirtiņas izmantošana ar veco saimnieci, nezinot, ka šeit nu pat ievākušies pavisam jauni, kas gatavi īpašumam atgriezt tā agrāko godību. Dienas sākums tad mums izvērties visai neveikls. Es varu gudīgi pastīt. Es visu laiku kapcēju gaļu pie Nastravas ezera pie Viļaks, bet, kur ir Rēzeknē, kur ir Viļaks, tas 100 kilometru. I tad es mēģināju tu situāciju atrast tuvāk Rēzeknē. I tuvāk Rēzeknē sabūtīt grūši, visiem portaisīties tos melnos pierts par baltajiem piertiem. Skaidrošanā iesaistās arī mūsu režisora Zāne. Kā viss sākās? Mēs iepazināmies ar Ivaru un nogaršojām steķi. Tas ir tā, ka mēs gribam nofilmēt, kā tas steķis top. Un ar šito vajadzēja sākt. Kad situācija noskaidrojusies un saimnieces sejā atklaucas plats viesmīlīgs smaids, varam ķerties pie darba. Man vajag apmēram garumu nomērāt. Cik vāga? Ja tāds? Nē. Labi būs. Skaita, ka vāgas soļāt tikai agrāk. Tikai soļs, gaļa, ūdens, soļs. Casnāki. Man patīk, ka vajag papildus lauru lopas i pipari. Es saku, nebija Latgaļā agrāk piparus. Nebija. Pipari bija pa visu Eiropā, i Latgaļā arī bija daļa visas pasaules. Gatavošanās kūpināšanai ir rāms pasākums, kur laikā sarunas var aizplūst visdažādākajos virzienos. Arī par reliģiju ietekmu uz nacionālo virtuvi, jo meistarprāt tieši ticības brāļi uz Latgali savulaik varētu būt atveduši viņam šajā procesā tik svarīgos piparus un lauru lapas. Tagad jaunas ticības ir, budisti staigo Krišnaite, saka, vāga jāst banānus. Es atēmu uz mežu, nav banānus mežā. Kas te, meža cilka. Jāstim, ko Dievs īdeva. Es varu būt par Krišnaitu, ka banāņi visi. Vajag mežā. Es jau visu laiku domāju par tām iespējām, ko tā Latgale varētu piedāvāt pārējai Latvijai vai pārējai Eiropai. Kam jānotiek, lai šitādu te kūpinātu gaļu vecā latgaļu pirtī, uzzinātu, iemīlētu, un es nezinu, varbūt tas varētu būt mūsu nākošais produkts, ko mēs varam. Navāk beistīs no tom senajām tradīcijām, ka bija uzsasolīts stipri nukūpinots, ko saka, ka tie ir delikatese, ka tu pasnīt ko Latgolas vai Latvijas delikatese. Bet varētu to izdarīt? Protams. Kurš to pirmais izdarīs? Grūši pasīt. Tas, ka jūs tos gaļu kūpināt, vedat uz gada tirgiem, tas ir solis numur 1. Nē, pirmais solis pats priekš sevis. Jā, protams. Otrais solis ir priekš gada tirgiem. Trešais solis, kad iepakos smukā paciņā, uzrakstīs šmeht gūt uz Latgale un uz Vāciju. Protams. Bet kad? Kam ir jānotiek? Vai kad tu to darīsi? Es domāju, ka jopisīt pie otito te kūka, moš jau šurediņu. Jā? Jā, ir kaut kādas īspējas, ja viss notiks, tad, brauksim iz Vociju, iz viduslaiku gada tirgu, ko to arī reika Vocijā sanajos pilīs klūsterūs, ko saka, ja būs īspēja, es saku, vēl izpīsītu pie kūka, ko saka, mēs jau šugot aizbrauksim. Jā, spļaut nevajag, tur gaļa, vai ne? Ko un tagad cik ilgi kursies? Pa priekšu saīt apmēram 3-4 stundas, ko riktīgi pietīs, kur idu kostumu, gaļa izkarst, pēc tam es likšu klot zaļo augsni. Tikko nugostu, ja būs dūmus. Pa 2-3 pagalītiem tas process būs pēc tam, teiksim, tu pusotra diennakti. Bet tev visu laiku to pusotra diennakti jābūt klāt, ja? Jā, nakti
Es uzliku mūdinātāju, es zinu, ka process apmēram 40 minūtes daktos 3 pagaļas, pēc tam pazemūsos pēc 40 minūtēm, piliku nokušos kloti, to uz process īt iz priekšu. Kulinārijas šovu burvība ir, ka tu vari padzīt laiku uz priekšu. To mēs esam izdarījuši arī šorīt. Labsreiz. Vasali. Nu, ir pusotra diena pagājusi. Pusotra diennakts ir pagojusi, jā. Jā. Kā, ir kaut kas? Nu, protams. Parādīs. Nu, tā kā e-vidā. Dūmu vairs nav? Nā, dūmu nav, bet vēl atdzisusi arī vēl nav, bet, nu, ko... Bet smarža gan ir. Tas smors ir tas, elkšņa smors ir tas, nu, tas pats labākais, kas var būt. Gož no koju. Vai ne? Nu, ko, un tagad ņems visu nost un uz tirgu? Nu, nā, uz prostu tirgu, nā, iz goda tirgi. Mēs uz smārdu nāksim, vai ne? Ar deguniem pa priekšu. Nu, protams. Nu, labi, un cik bieži tu šitā? Nu, es kaut pēc dabas mākslinieks, kad ir iedvesma. Tu arī vajag, ja? Nu, zināmā mērā, jā. Nu, ko saka, kādu ilgāku laiku nāsi kūpinos, tad... Vajag. Jā. Kā tu reāli tā ik pēc 45 minūtes vajadzēja celties, ja? Redzi, ko tu pieteici savus rakstus, ko es sacīju, jā, izgoju pa pusstundē. Jā? Jā. Ik pa pusstundē, un šitā pusotru diennakts. Tad negulēt, tā var teikt. Jā, nu, bišķi pasnaudeļu. Man jau bija tas process to, ka es vēl iz mežu gozu kūku. Zodžēju, skaļtēju, nosūzīju. Tā kā man tas process bija stipri un tāds darbilcīgs. Cilvēks orķestris, jā? Nu, sagoja to, jā. Pie tās sagatavošanas tu tev bija palīgi vismaz. Nu, jā, nu, bet nu, tu zini, ka viens pats esmu izgojis procesam cauri, tad tu zini, īpazīsti tu pierti, pats zini, kur tu kodu klaida vai kaut kas. Un atbildība arī tad ir zināms, no kā prasīt. Protams. Kad cienas gatavs, var doties arī ciemā. Un to jau esmu dzirdējis, ka Latgalē nav daudz citu būtiskāku dienu par kapu svētkiem. Svētdienas rītā iebraucot Viļakā, tās kļūst acīm redzams. Puķis rokās daudziem. Bet vispirms gan esam uzaicināti uz brokastīm Viļakas pievārtē. Brokastis gan ir īpaši sarūpētas. Šajās mājās vairs neviens nedzīvo. Viesi izmitināti uz kapu svētku laiku. Nama māte atvainojas par traukiem un smīnot vien piebilst, ka vispār jau mēs esam atbraukuši pāris dienas par vēlu. Kopam, vakarā jau visi, kā teikt, pie galda. Var neatbraukt uz kādām kāzām, bet uz kapu svētkiem noteikti. Tie ir reāli satikšanās un aizgājēju atcerēšanās. Par ko tad pārsvarā tās runas ir? Sākot no bērnības, jā, fotobildītes, tā mēs cenšamies savu ciltskoku pētīt, vēl izmantot pēdējo mirkli, uzzināt, kā tur senčus sauca, jā, un tās runas tā aiziet līdz mūsdienām, jā. Un runāt par ko pie šī galda netrūkst, it sevišķi šajā reizē. Vecāki mira Agri, brāļi Jānis un Pēteris tika aizsūtīti uz bērnām, bet māsas Valentīnu un Mariju dzīves līkloči aizved līdz tālajiem austrumiem Krievijā, kur viņas mīt vēl aizvien un atgriežas dzimtajā sētā tikai reizi 5 gados. Kā likums kapu svētku laikā. Ceļa mājas dzimtas. Kāda sajūta ir, ka atpakaļ? Nu, slikti. Negribās braukt. Atpakaļ. Negribētu braukt prom no Viļakas, ja? Jā, tā ir cik.
Vispār jā, kapus var atrast šajā dienā pēc mašīnu plūsmas un cilvēku plūsmas. Aumaļām visi vienā virzienā. Un pat tās noslēdzies dievkalpojums, un tagad visi iet no baznīcas uz kapiem. Man ir stāstīts, ka tur būs staigāšana pa visiem 4 kapu stūriem, dziedāšana. Čau! Tu vēl arī te, čau! Ko jūs te? Jūs no šejienes? Jā, man siena te ir. Jā? Forši. A, ko jūs joprojām no kapiem? Tu tak pilns ar pazīstamiem. No Rīgas satiekamies šeit pilnīgi. Un izrādās, redz, tās latgaliešu saknes ir vairāk cilvēkos, nekā mēs spējam iedomāt. Jānis, 7. Jā, Klibis Joņš. Viņam kājiņās bija laustas un šāds pakiem gāja. Kur Edgars un... Edgars nomiris kaut kur Krivijā. Policija un milicija tumā laikā strādāja to Ernestos. Mana vaina. Un patiesībā nekas daudz jau nav mainījies. Kapu svētki ir un paliek viena no spēcīgākajām tradīcijām Latgalē. Tas gan nenozīmē, ka nerodas jaunas tradīcijas. Tā jau gadus 5 Latgalē ir pašai sava gadskārtējā kultūras balva saukta par Boņuku. Un jūtos pagodināts, ka man par ceļa biedriem piekritusi būt 2-kārtējā šīs balvas laureāta, kas atzīta par gada folkloras cilvēku Latgalē. Sandra par šo taujātu gan izrādās pat pārāk pieticīga. Labi, ko es te mulsināšu Sandru? Labāk pārsteigšu viņu, iepazīstinot ar dzīvo Boņuku, Andreju Rudzīnski, kurš brašo latgaliešu puiku iemiesoja filmā Cilvēka bērns. To man izdarīt palīdzēs filmas radītājs, leģendārais kinorežisors Latgales bērns Jānis Streičs. Viņš piekrits uz brīdi pievienoties mūsu ceļojumam un parādīt savu Latgali. Sveika, Lauriņa! Kāds reiz mēs satikamies? Vienu reizi gromateņu un otra gromateņa arī, kas tev noderēs. Latviju. Izlas vēlreiz. Dievs. Dievs svētī Latviju. Nu nezinu, kas uzzināja to, ka Boņuka meita uz skolu īt. Es soku riektā, es da Jēzus, naticē, naticam. Es atceros filmātis. Boņukaņ, kāds tu vēl izaugi. Rudenī uz skolu īsi. Vai jaunumu ziņat? Boņuk, cik tu liels izaudzis? Rudiņu uz skolu īsi, ja? Bija, kas saka, pa dibenu šāv arī. Un es esmu ģēpaļis Dievam. Tagad ir kā citi bērnu tiesības. Saņem, sakratī, pa dibenu šāv. Bija gadiem, bija. Citādi nevarēja neko. Un te viņš jau tagad saka, tagad viņš saprot. Tagad es saprotu Streiča kungu. Vai ne? Tagad es saprotu, tad es paskatos uz savu meitu, un meita ir mani atsikusies raksturā. Jā. Nu, ko tu guļie, ka veciņies cepļa? Taisno, ko? Ar meitu kopā esat skatījušies? Jā, mēs 2 reizes esam skatījušies. Pirmo reizi skatījāmies, ka viņai bija, nezinu, gadi 3 laika. Un tad pasen. Un te burtiski kaut kad ziemas sākumā vai ziemas beigās, uznāca lūstu vakarā vai ieslēdz paskatīties. Viņa pieņem, ka tas esi tu? Noskatījās. Jā, viņa apzinās, tas ir teicis. Jā. Un pēc pēdējā kadra pirms titriem sāka raudāt. Ej, nu! Jā, sāka raudāt. Mana mazbēt noskatās, līdz brīdim, ka Kazačs parādās. Tālāk viņa vairs nevar. Maslu vabaļā! Jēzus Marija! Boņuk,
esmu sveicinājuši. Ko? Vasals? Vasals Antoni? Vasals Antoni. Filmā Cilvēkbērns Kazeču spēlēja izcilais latgales dzejnieks Antons Kūkojs. Viņš bija ļoti labs cilvēks. Viņš skaistus dzejoļus rakstīja, dzejoļus. Viņš zīmēja šis onkulis. Rīdznieks Latvīts. Latvīts. Kas ir? Reidznieks. Dzejoja Reigā. Vai lielāko mūža daļu dzejojis Reigā. Nu kā teikt, latgalīts tas, kas te dzejoja. Vai nav tā? Esam Jāņa Streiča dzimtajā Preiļu novadā, Gaļmuižā, vietā, kur mazais Jānis gāja skolā. Zorgos, jā. A pati no kurīnis? Nu, Rībeņu novada. Aha. Jūs fotografēsiet? Nu, es tādu visņas pīriktējis. Panorāmā palaidīt kaut ko. Nu, nē, citiem nolaukiem pavisam. A šitie arī uztabus? Šeit arī? Te bija kādreiz klubs. To es zinu, ka... Bet šitie arī pansionāts? Cilvēku nav. Pansionāts ir šitie? Šitis stils. Tas ir reistais. Atimā mojā? Tur bija šī skola. Zinu, labs puika. Bet gribētu uz gan. Jā, nu jā. Gribētu uz televizorā tikt. Nu kā, oi, Dieva. Tu Dievi, kā gribētu uz, jā. Ivar! Kopā ar Streiču dodamies uz mājām, kur viņš dzimis. Te man liekas, ka bija pienotā. Tā. Šī istabiņā, te man šūpulīts bija kāds. Un kad es pēc ilgiem gadiem jau visu nesen iedrošinājos tienāt, es nezināju, kas pat labi te valda. Es biju pārsteigts, kāpēc tā istabiņā, kur man vecāki dzīvoja, ir tik zemi griezt. Nu, iekāpjot. Paskaties, jākāpja augšā. Es biju pārsteigts, kad ieraudzīju. Saprotiet, jūs tagad ieraudzīt, kas te ir? Sapratāt? Te ir skatuvīte. Nu, jā, padomāju. Jānis Streičs. Šī šūpulis kārts uz skatuves. Tā, Inese? O, sveiki, redziet. Tā tad redziet. Un tie ir klāt uzreiz. Vasaļi. Vasaļi dod bučiņu. Vasaļi dod mutēt. Jā. Jā, sveiks. Ines Martinkus kopā ar vīru noskatījuši Streiča radiniekam piederošo ēku. Viņi te grib izveidot kafejnīcu, cept pankūkas un tirgot pašu gatavotu saldējumu. Kādu terasīti āras. Noteikti pankūkas, noteikti būs te. Protams, tikai. Protams, tas pirmais, kas piesaistīs. Streičs pankūku cepējs nejauši satic saglonā. Pankūkas ļoti garšojušas, un viņš piedāvājas vietu pankūku kafejnīcai, līdzās mājai, kurā dzimis. Un tā ir tā vieta, ko abi dzīvi. Jā. Mēs runājam par vienu un to pašu lietu. Vienkārši nejauši satikāmies un domās, es jau redzu šito vietu, man pat ievākas kliņģerīšu sēklas. Inese ar vīru, kurš ir lietuvietis, iepazinās, ka darba meklējumos bija apmetusies uz dzīvi īrijā. Tad nolēma apprecēties un atgriezties mājās. Ineses dzimtajā Latgalē. Saprotu, ka tu tur esi svešinieks, un ja aizdomājies tālāk, vai tu gribētu bērnus, tur jau nekā nav tāda. Tu neesi nevienam vajadzīgs, tur sveši cilvēki, nu, ja ar viņiem runā, vietas svešas, skola, un kad te padomā savus bērnus jālaiž, nu, svešā valodā runāt, un viņi pat nezinās, kas ir Latvija. Viņiem tas būs sveši, viņi iemācīsies latviešu valodu. Šodien tiek publiskota fotogrāmata par Latgali. Igors Pličs kopā ar kolēģiem varenā sējumā apkopojis lieliskākās Latgales fotogrāfijas. Pličs ir ciešs kino režisora Streiča draugs. Igors atjaunojas vecāko koku māju Preiļos un iekārtojas te viesnīcu. Šeit ir sākums, mīļie. Sāku filmēt no Piedrujas. Savukārt, lai atklātu Daugavas skaistumu, Igors no lidaparāta sabildējas likteņupi visā tās garumā. Man bija prātā Pētera Zeiles ideja par to, ka Latgale nav Latvijas attāls nostūris, bet ka Latgale ir Latvijas sākums. Jo tās ciltis ledgaļus, kas apmetās uz Daugavas upes krastiem, veidojušas ne tikai tautu pamatā Latvijai, bet arī
nosaukumu pašā saknē valstī. Jā, cik izmaksājas. Nu, ļoti dārgi, jo visas bildes gatavas 5000 es ieguldīju zem gultas. Latvas ir. Latvas. Nu, traks to tikai var izdarīt. Normāls to nevar izdarīt. Bet es saku, ka Latgalē vēl trakie nav izmiruši. Kāds viņus iespējams sauks par trakajiem, cits varbūt vienkārši par uzņēmīgiem. Bet tieši Latgalē, Rēzeknes pievārtē, to pasaulē vislielākais viengabala bērza saplāksnis. Sveiki, Sandra! Rudolfs Daņš Latvijas finiera rūpnīcā Verems, kas ir viens no lielākajiem darba devējiem Latgalē, ar šo te pasaules unikumu strādā ikdienas. Jā, viņš ir baigi lielais īstenībā. Tur viņš ir tik liels, ka tu zini, cik es varu lielākā loksne? 300. Viena loksne? Viena loksne. 2 metri reiz 4 metri. 2 reiz 4 metrus lielās saplākšņa loksnes par labām atzinušas dažādas nozares. Ir pat lielo kravas automašīnu piekabju modeļi, kas izstrādāti ņemot vērā tieši šeit radītā milzu saplākšņa parametrus. Redzi, Sandra, šeit mums ir svieti. Ja? Uzliekam virsū un tad ieliekam iekšā presē. Tad viņš iepresējas. Kāda ir sajūta, ka tu radi kaut ko tādu, ko cits pasaulē neviens nedara? Es noteikti izjūtu atbildību. Jo pat sīkākais defekts kādā no ražošanas posmiem var ietekmēt lietderīgo iznākumu. Ar tādu latviskas pieticības devu izrādījis savu saimniecību, par ko apskaust viņus varētu neviens vien. Rudolfs mani aicina pievienoties meža stādīšanai, kas kopā ar kolēģiem kļuvusi par ikgadēju nodarbi. Tā teikt, ja jau no meža ko ņemam, tad jādod arī atpakaļ. Un kamdēļ, lai gaidītu, kad to izdarīs kāds cits? Šeit šodien ir iestādīti vairāki tūkstoši egļu stādiņu, kuri kādreiz izaugs par lieliem kokiem. To, ka viņš dzīvo un strādā Latgalē, Rudolfs nekad nav uztvēris kā apgrūtinājumu. Jā, protams, iegūt izglītību, es uzskatu, ir nepieciešams varbūt arī aizbraukt uz Jelgavu studēt, varbūt uz Rīgu, vienkārši redzesloka paplašināšanai. Bet viennozīmīgi ir vērts atgriezties šeit atpakaļ. Ja tu skaidri zini, ja otrajā kursā, ka tev būs stabila darba vieta šeit tepat tavās dzimtajās mājās, tad nav pamata uzskatīt, ka šeit Latgalē ir depresīva. Tu vienmēr vari aizbraukt uz Rīgu, atpūsties, ja tev tas ir nepieciešams. Un tagad jau var arī šeit pat Rēzeknē atpūsties. Īstenībā, jā. Īstenībā pat tagad nav jābrauc uz Rīgu. Šeit ir uzbūvēta koncerta zāle. Ja līdz šo stādiņu izaugšanai par lieliem kokiem Rudolfam un Sandrai vēl kāds brīdis ir jāpagaida, tad turpat netālu Rēzeknē jau tagad varam redzēt, kas sanāk, kad roku rokā sadodas ambīcijas, apņēmība un darbs. Te nu lepni slejas reģiona grandiozākā jaunbūve Latgales vēstniecība Gors. Uz Gora jumta šovakar filmu un vīna vakars. Streičkungs vismaz pastarpināti vēl aizvien izrādās ar mums. Tiek izrādīts viņa meistardarbs teātris. Kad uz jumta uzlaumamies mēs, uz ekrāna Džūlija Lamberta jau ir Toma savaldzināta. Mūs savukārt ātri savaldzina Gora vadītāja Diāna Zirniņa. Diāna lepni uzskaita, ka Gorā ir kino un izstāžu zāles, baleta un orķestra mēģinājuma telpas, 2 Steinway flīģeļi, pat laulību ceremoniju zāle un kas tik vēl ne. Bet klausies, es saprotu, ka Latvija, visas Latvijas mērogā šeit tāda visai moderna mākslas un kultūras telpa, ja? Kas par to? Viņa ir tikai moderna, viņa ir gārīga. Es saprotu, kāpēc Gors? Gors tāpēc, ka tas man jūstosta latgaliski. Dēļ tam, ka latgalīšiem ir savs eipašīs cilvēciskīs stiprīs Gors. Ja mēs sapratam, ka mēs esam eipašs reģions, eipašs novads, Latgaļa, daļa no Latvijas. Cilvēka Gora spēks ir jābūt Gora spēkam pamatā visā nosaukumā. Ka dažreiz tam rīciniekam tas ceļš uz Rēzekni ir garāks nekā Rēzeknētam uz Rīgu. Tad ir jāvar to stereotipu vienā mirklī. Es esmu dzirdējis tādas brīnuma lietas, ka tur esot, nezinu, kādas speciālis, nezinu, cik smalkas šteles taisījuši tajā
Mūs mēģinām klusināt. Varbūt, ka tu vari aiziet parādīt, kā tu jums te ir. Vari jau ieksim, ja viņai tas palīdzēs. Tās visas gudrās lietas, kas transformējas, kas pazūd, kas parādās. Bet te tā pakluso, neizbiedēja gariņus šobrīd. Viņa kur? Bet varam. Laiž pakluso. Jā, skatīties, kā laiž. Un tad mēs ejam pakluso. Lielā zāle, pirmais balkons, ir tieši pusnakts. Tiešām tieši pusnakts? Tieši pusnakts. Klīst runas, ka pusnaktī šeit gari staigā. Es tagad nevaru saprast, priecāties vai baidīties. Nē, vēl nekas slikts nav noticis. Ka mēs, piemēram, tagad stāvam uz pakāpieniem. Jā. Nu, bet tad man tehniskie gariņi nospiež pareizās pogas, un tad mēs dabūjam gludu grīdu. Tādu līdzenu. Neticu. Laižam. Tagad jāskatās, vai mums nebūs tas svars par lielu, jā? Nu, Daudz ēduši? Jā, Latgalē labi. Daudz dzēruši? Bišķiņ. Un tad jāpārbauda, vai tā grīda spēs pacelt augšā. Nu, kaut kā tā. Kamēr Diāna ļauj, izmantojam visu, kas garā kustas, un operātori nolaižam pat orķestra bedrē. Kas jums visu to uzprojektēja? Nu, projektētāji bija vismaz 40 cilvēki, bet tie galvenie projektētāji ir mūsu pašu Daiga Bikša un Ulris Balodis. Tā kā latvieši, ja? Pilnīgs Latvijas produkts. Esmu pārliecināts, ka, ja tā vēl nav noticis, Gors kļūs par vienu no Latgales jaunajiem simboliem. Modernu, pārliecinošu, ugunīgu un pilnu jaunām idejām. Katrā ziņā jau tagad ar to var lepoties droši. Protams, tad mēs neceram, ka brauks tikai pie mums uz Goru. Protams, ka nē, mēs esam tikai viens no jautājums komplektā ar ko. Vai tas ir komplektā ar Zemuli, vai tas ir komplektā ar podniekiem, vai ar Maizes muzeju, vai ar Rotko centru Daugavpilī. Nu, tas viss, tas nav nodalāms, tas viss savstarpēji ir saistīts. Tas nav tā. Tomēr ir vienreizēji būt pusnaktī kopā ar dziedātāju, telpā, kurā akustiskās lietas pārdomātas līdz pēdējiem sīkumam. Sākot ar sienu paneļiem un grīdas materiāliem, beidzot ar īpašiem krēsliem. Tad nu nevaru Sandrai neizteikt vēl pēdējo lūgumu. Nu, padziedi, es gribu dzirdēt to akustiku. Slaveno. Klausies, saka, pirmo reizi... Sandra, daudz tāda nav cilvēku. Atbrauc pusnaktī un saka dziedi. Ajo, peiti oloteņi tavo šmokolejko meņ. Oja, 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 tavo šmokolejko meņ. Vesapleiki vazide veda solertenoj. Oja, 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 veda solertenoj. Brauciet vēl cīmā, mēs jūs gaidāsim.